Elīna, varbūt noskatīties cilvēki, kas nav, vai nekās palīdz Lailai. Var izmest, lai pēc palīdz Lailai. Kaut vai. Kaut kā. Nosauc vadītāju un katru tad, lai redz pie kura vadītāja. Vai visi pierakstījās pie Lailas? Lēnāk rakstīt. Mierīgi, kā vienam. Te ir gan tāds jautājums, ka jūs esat galībā izvilkuši tādus, kur ir ļoti maz. Mēs vēlreiz būsim spiesti pārlīt, jo nevar būt vienā 10 un vienā viens vai neviens. Manā partijā 5 labi. Ivār, cik te? Kas? Tu 5 labi piedod. Kamēr rakstās, kas ir kurai komandai? Aiz manas muguras stāv visu partiju vadītāji. Visi vēl. Viņi pastāstīs, kurai partijai viņi ir un kādi ir viņu galvenie plāni, kad jūs tiek
programmu, ko varēs redzēt kompjuterā, ko tagad Armāns uztaisīja. Par to dienas grāmatu. Skolas mājaslapā. Tātad skolas mājaslapā būs izlemta tāda kā kalendārs, kur katrai partijai būs nolikts laiks un vieta, kur viņi tiksies. Katrai partijai būs 2 reizes, kad viņi varēs tikties. Viena tā būs viena mācību stunda un kāds starprīzes 2 reize. Tātad, iepazīstiniet sevi, kas jūs esat un kuru partiju jūs pārstāvat. Tātad. Hei, es esmu no viņiem zinu, kāds esmu. Jā, mana partija pilnais nosaukums ir Eiropas Parlamenta Sociālistu un Demokrātu progresīvā alianses grupa. Jā, S un D īsāk sakot. Tie ir viņu grupā, lūdzu, paceliet rokas, kas ir tie? Nē. Pagad tikai viens. 4. Tā, lūdzu, kā 3 metri, tas ir ļoti maz. Labi, tālāk. Es vēl gribēju pateikt pēdējais ātri, ka pirmā tikšanās reizes piedāvāju ceturtdien pēc 8. stundas. Pārāk gari netaisīsim, bet tad būtu visefektīvāk. Tepat garidorā un tad izdomāsim, kur iet. Tepat varat manā kabinetā, man nav stundas. Arī varbūt pa priekš Andrejs sasaucam kādā starpbrīdī, lai tevi redzam tad pēc stundās. Labi, liberāļi. Un kur, kad un ko mēs tur darīsim, es turēšu noslēpumā no saviem politiskajiem konkurentiem. Tāpēc to es izskaidrošu jums visiem pēc tam. Viņš jau pats nezina. Kurš? Es saku viņiem tas to jāzina. Liberāļi, paceļ rokas! 4. Kur te visi būs? Es arī nezinu, ka Ringoldā visi būs. Ringoldā visi fašisti būs. Manējā ir konservatīvo partija, tāpēc vienkārši reiz paceliet rokas. Neceliet rokas jūs konservos. 2. Arī 4. Tātad vēl nav zināms, ka tiksimies, bet to visu izdomās līderi. Tātad es pārstāvu Eiropas Tautas partiju, lūdzu uzreiz ņemtiem rokas. Tā. Arī 4. 5. Ok, tātad pēc šitās stundas 3. stāva galējā stūrītī satiksimies, labi? Nu šitā patā stūrītī. Tā, Stodaniņš, kā man sauc? Tātad esmu Kristaps, pārstāvu Brīvības un demokrātijas Eiropas partiju, jeb EFD. Pacēl rokas, kas ir šajā partijā. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, labi, mēs satiksimies kaut kā šīs stundas. Es nezinu, jūs mani atrodat, mēs parunāsim. Trešā stāvā. Jā, 3. stāvā. Nākamā ir Ārina, viņš arī nevar parunāt, tāpēc es viņus ir tā nolasīšu. Viņa ir Eiropas apvienoto kreiso un Ziemeļvalstu kreiso spēku konfederālā grupa. Viņas grupa satiekas nākamo trešdien pēc 4. stundas šeit pie kabineta. Trešdien tikai? Jā. Viņa pirms viņš parunā. Kad? Cik tā? Trešdien. Arī, bet tev vajadzētu mums ātrāk uz tādu maziņo Rīgā parīt pēc kādu starpbrīdi. 4. Piektdien pēc 4. stundas. Arī 3. te kaut Jā, kur. pat gaidu viņu. Jā, un šobrīd ar šīm lielajām rastiem litrām jūs redzat lapu, kur teorētiski un praktiski ir grafiks ar tikšanās reizēm, vēl visas tikšanās reizes. Tur nav, tad vienkārši čekojiet tuvākajā laikā, piemēram, kad viņš izdomā, kad viņš... Man mums nav resnā. Kad viņš izdomā, kad viņš tiksies, tā informācija Viņš jau ir ierakstījis ar citu. Jā? Tev ir sporta laikā. Nē, kultūrvēstures. Armand, ko tu izdarīji, kur ir Armands? Visam cilvēku šeit ir informācija. Kalendārs. Nē, kultūrvēstures laikā. Kas ir pie? Manējā ir Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupa. Pats ir roka. Vai visi ir piereģistrējušies, vai nav kāds, kas palicis kaut kur maliņā? Ko? Arī droši kā Rīga. Pirmās 3. stundas. Labi, tā principā jūs savus vadītājus redzat, zināt. Visas kaut kādas neskaidrības, tātad vai nu pie Elīnas vai pie manis. Šajā kabinetā vienmēr visur bibliotekā, kur vien varēs arī. Tātad, tie jūsu partiju vadītāji, viņi atbild par laikiem, kad jūs tiekties, kur jūs tiekties, un viņi arī jūs visu pastāstīs, kur jūs esat, tā teikt, iepinušies un ko jums būs jādara. Tas ir ļoti interesants pasākums, un es vēlu
Protams, tiekties uz uzvaru, jo katra partija cīnās par to, lai tieši viņas partija par viņas partiju nobalso visvairāk mūsu skolas skolēnu. Darbs ir tikai sākumā. Mums ir šajā gadā paredzētas vēlēšanas, tātad noorganizēt skolā, kamēr mums ir tādi spēcīgi kā 12. klase, kuri var jums palīdzēt. Nu, un tad jau nākošā mācību gadā centīsimies visus dokumentus novest līdz galam, sūtīt uz Eiropas parlamentu oficiāli un skatīties, kā mums tālāk ies un kā mēs tālāk varēsim kaut ko, varbūt arī tālāk startēt. Redzēs, kā mums viss veids. Tas ir viss atkarīgs jau tālāk no jums. Pašreiz šo visu sākumu procesu un iesāku 12. klases. Ļoti labas, jaukas, atraktīvas, gudras. Cerams, ka mēs 10., 9., 11. novadīs to lietu līdz galu. Ja? Tālāk vēl kamēr esam te kopā, tad arī šie paši cilvēki noteikti lūdzu, mēs nemeklējam nevienu citu, kas pieteiksies pie Marijas pār 8. maijā mums skolai dots gods Eiropas dienās darboties, kurā pašā tas bija? Bērmaņdārzā, valsts stendos. Tas, protams, pēc jums vēlmes un gribēšanas. Visu tādu informāciju, kas būs ieliktas par 8. maiju, tātad atkal pie Marijas un arī kādā sakarā vairāk tuvāk iepazīties ar Eiropu. Tas, protams, ir pēc vēlēšanām. Zinu, ka visas dienas garumā tur diezgan interesants pasākums. Jūs redzat, kā vadīt. Labi, sapratāms, un kad jāiet. Jūs tagad galvenais saņemsiet sarakstu. Jūs tagad savāciet sarakstu, lai zināt klasi. Un kura klase ir? Es zinu, ka Ivars. Labi. Kas nav reģistrējušies pie Lailas. Jā, kas nav reģistrējušies pie Lailas. Pienāk pie manis. Tā. Visi, kas vēl nav reģistrējušies, tie iziet cauri Lailas. Manējie brīvi tiekamies pēc nākamā šoka. Jā. Labi. Viestur.